šeit iet postā kukurūzas skābarība. Pagājušā gada temperatūra turpina kāpt, šeit ir tranšējas pati augša. Protams, te ir arī pavisam jau sabojājusies skābarība, sapūsi. Un es gribēju parādīt, kādai viņiem vajadzēja būt. Skatieties, te tranšējas viducī, iedurot termometru, mēs redzam, neticam, 0 grādi. Mīnus, tiešām, jāprokās, kas tur ir, mīnus 1,7 grādiem vai tiešām ledus. Jūs neticēsiet, bet te iekšā ir ledus. Tiešām ārā ir plus 25 un te iekšā ir ledus. Sasalus skābarība. Apmēram, ko var redzēt, šitāda augstumā, kaut kādi 1,5 metrs no augšas. Šeit ir mīnus grādi. Iespraudīsim vēlreiz. Termometru. Mīnus 2 grādi šeit un plus 50 grādi tur. Iedomājies, kāda atšķirība vienā skābarības kaudzē. Es nezinu, kādos apstākļos viņi tika ieskābēti, acīm redzot ziemā. Diez vai viņi izsala tik dziļi. Cauri visticamāk ieskābējumā masa tika ievesta, tad, kad viņi bija šitik zemā temperatūrā. Es tā domāju. Interesanti, vai ne? Čau!